Mums ir čalis šobrīd, kuru visticamāk nevajadzētu nogalināt. Zini, kāpēc? Jo viņa uzdevums būs sēdēt vannā, kamēr mēs brauksim trasē. Es ceru, ka čalis būs piesprādzēts. Es viņam nepateicu šo te pagriezienu momentu, bet izstāst, ka viņam ir vienalga. Es domāju, viņš baigi neiespringst. Ronijs brilles uzlika. Ai, cik viss slikti beigsies. Ronī, turies stingri, ja? Tu, ka brauci tā kā roka lieks ārā? Nē, viņš jau tur ir. Pat kā braucot ar mūsu klasisko stūri, nekas jau vajag. Es saprotu, man tās bremzes jāpārbauda. Vēl? Nebija starta līnija. Ir. Ronī! Viņš tur ir vēl, jā. Jā, te ir mazāk. Davai nomēram tagad. Aiziet. Tev viss labi? Protams, silta vasaras diena tomēr. Paldies, te draugs. Ir Ronijs? Ronī! Šeit? Jā, ir viss kārtībā. Es jūtu, ka tu savu nāriņu nežēlo šodien. Šis bija ļoti labi. Ko Ronijs par to saka? Līdzīgs kā tu šajā izbraucienā. Es strādāju par bārmeni, es protu, Mēs sākam, jā? Aidā. Aiziet. Man liekas, bišķiņ līst kaut kas iekšā. Vai man vajadzētu pāriet uz otro ātru? Ronī, savaldi ūdeni. Ļoti labi izprovocēja mani. Ļoti labi, jā. Nē, es vēl... Un tātad mierīgi. Ok, mēs mazliet jūtam arī slapjumu. Tas jau es gandrīz visu izlēju. Tā. Lūdzu palīdzi, mani īstis iekora nenormāli sāvīgi. Īrša pūzni bakstīt laikam nebija prātīgi. Dēms! Labs līkums! Saprot, kas jādara? Ko viņš dara? Viņš šobrīd iekārtojās vannā. Nu, tik sūdīgi jau nebija, ne? Viņš joprojām ir dzīvs.